Pilnē man. Nu, es kaut kā piesēdīšu. Pusvaigi. Žalskīs pams. Mums kanāls ir par bodybuildingu un powerliftingu, bet šodien ne par to, jo šodien mēs esam pie šitiem krasavčikiem. Un viņi mums ir kas? Viņi ir štangisti. Sveiki, mani sauc Dzirds Skabaļevs, 19 gadi, 100 kg, nodarbojos nepilnu gadu. Šis ir Jānis Griškovs, nodarbojās vairāk kā 3 gadus, vairāk kārtējs Latvijas čempions. Startē līdz 85, bet plāno līdz 120 tautu. Šis ir Roberts Guiskis, nodarbojās ļoti ilgi, pastieties uz šiem kladiem. Tupjās 220 pilnajā. Gans ar ilgību. Arī Latvijas čempions līdz 105. Ne šajā gadā, bet citos gados. Tas ir. Ladislavs Kalniņš. Ko mēs atceros? Ķīmiķis. Ķīmik. Startē līdz 77. Un tuvākajām nākotnē plāno mācīties Sadiņos ķīmijas fakultātē par farmacētu. Noderīgi zināšanas. Kāpēc mēs esam šeit? Mēs esam šeit tāpēc, lai uzfilmētu šitos krasavčikus, kā jau es teicu, viņi ir afigēni atlēti. Un parādīt jums atsevišķu sporta veidu, olimpisko sporta veidu, olimpiskās vārcelšanas. Tad šie cilvēki visi ir ar savām ambīcijām un ar saviem plāniem. Es te padzirdēju, ka Ģirds taisās uz olimpiādi pēc cik gadiem? 5. Pēc 5 gadiem. Jānis tur arī, man liekas, tēmē pāri tajā virzienā. Protams, visi sportsmeni ir ar ambīcijām. Un viņiem ir ļoti adekvāts treneris. Mēs ar viņu starp citu parunājam arī un būs daudz interesantas informācijas konkrēti par tehniku, par treniņiem, par hotkām, par procentiem, par visu interesanto. Tad būs minimāli pro science, bet reāli uzskatāma informācija, ko jūs varēsiet vērot šajā kanāla sadaļā.